Republika ir tāda lieta, kad vārds ir, tur man ir analizēts, teiksim, daudz tur par to, bet princips ir tāds. Es atklāju, ka tas vārds nāk no publikus, res publikus, un tas ir kā visi kopā viņi tulko. Ko es teicu arī tiem te Latvijas komunistiskajiem juristiem teicu, es saku, tas nav, tas ir tas bildoties no tulkojums, jo es atradu sen latīņu vārnīcā republikus ir nozīmē nodokļu ievācējs. Arvien sakot, tur, kur ir republika, tas ir tā nodokļu, tātad tā ir nodokļu zemļa, tur ir rakstīts publikus. Tā ir publika, tas ir nodokļu ievākšana. Un republika nav tieši tas pats, kas valsts. Valsts ir vesels cits veidojums. Tikai es neskatīsim šodien to, kas ir valsts, un valstis mēri ir beigusies, jo tagad pārgājas korporācijas valstī. Mēs dzīvojam korporācijās, korporāciju valstīs. Vairs klasiskās tās valsts, kas radās 1648. gadā pēc Vestfāles miera līguma saucamā. Tās valstisko periods ir beidzies, un tagad ir tas korporācija periods. Digitalizētais korporācija periods sācies. Bet tā lieta ir tāda, kur notiek tā jēdziena apmaiņa, ir tāda, ka tā administrācija sauc sevi par valsti. Par sevi par valsti, viņi apmaina jēdzienus. Viņi saka valsts, valsts labā, valsts intereses, valsts labā. Bet īstenībā tas ir tikai administrācijas labā, administrācijas intereses tikai. Tā kā tas arī ir tāds jēdzienu maida tāda ir. Tā, kas attiecās, tagad domāju tāds no svarīgākiem tautvaldībai atšķirībā no tā valstiskuma etapa vai valsts perioda, kurā mēs dzīvojam, ir tāda, kad valsts ir varmācīga, jāsaprot, ka tā bija un ir varmācīga institūcija, lai turētu tautu paklausībā. Tā arī viņa tika radīta, tas jēdziens Machiavelli viņa radīja, un tad Thomas Hobbes viņu attīstīja. Un viņš tika radīts kā tāds varmācības ierocis, ar kuru turēt tas valsts jēdzienu. Tāpēc man labāk patīk jēdziens brīvzeme, ka Latvija ir brīvzeme, bet, lai saprastu to svarīgumu, tāpēc es tad lietoju tā brīvvalsts, bet, kad tā brīvvalsts ir absolūti nekas nav līdzīgs valstī kā tādai, ko nosauc par valstī. Un ar to ir tāda milzu atšķirība. Vēl tāds ārkārtīgi svarīgs varbūt tās ir, līdz ar to bieži tagad un atkal atskan par to prezidenta institūciju. Tautvaldības apstākļos nav karaļu, mums nebija karaļu un nebija karalistes, un tad, kad tur bija viens no Prūsijas ķēniņiem, kuram piedāvāja būt, tad, kad Vācijas apvienošana, piedāvāja, lai viņš paliek vēl pēc ķeizars tur un tad pat laikā, lai ir prezidents. Viņš nepiekrita, bet vēlāk viņš piekrita. Un tad bija tā, ka, labi, tu esi ķēniņš, bet tagad to nomainīja prezidents, bet tikai uz laiku tu būsi ķēniņš. Dzīvosi kā ķēniņš. Un nokaušanas institūcija tev noņēma, tev atstāja tikai to apžēlošanas institūciju. Tas prezidenta institūcija ir kaut kāds pilnīgs atavisms, rudiments, 200 vairāk gadus vecs, un kaut kāda pacelšana jautājumu augšā atkal par kaut kādiem prezidentiem, tas ir pilnīgs absurds un tas ir pilnīgs pretrunā ar kaut kādu tautvaldības vispār to iespēju. Tā kā šis ir, tas tautvaldības modelis ir domāts būtībā, tā kā Anita teica, tas ir jebkurai pasaules tautai, un daži, kas ir, cenšas to īstenot, un tas ir tas vecais, šobrīd tas ir tas jaunais un vecais, tas kādreizējais sadzīvošanas, tautu sadzīvošanas un vienas tautas sadzīvošanas modelis kas ir iekļauts iekšā tās jēdziena tautvaldība. Tautvaldība tā ir mūsu pašu pārvalde.
bez jebkādas administrācijas. Un, lai to saprast, ka mums nevajag likums, ir tāda apvērsums, te galvā, prātā, domāšanā ir nepieciešams katram un saprast, ko arī darīt. Tad viena lieta, es te tādus kaut kādus 10 gadus atpakaļ jau Tautas žurnālā Zintnieks rakstīju, kad viens no tādiem iespējamiem ceļiem, ko varētu darīt, arī es rakstīju par bezložu un kauna stabu ieviešanu īstenībā. Un tāds kauna stabu, tev varbūt kā virtuāli, tāpat arī fiziski katrā pagastā. Un tad kolaboracionistus var pat bildes pielīmēt, tā kā bija Ogres tādī Pazemes cietumā, tur bija salikti bildes kolaboracionistu. Tā arī būtu tāds viens no praktiskās tāda cīņas līdzekļiem. Bet viņš uzskata, ka uz šobrīd ļoti augsti es vērtēju, kas tagad ir sācies pret tiem vēja elektrostacijām, kā viņi sauc tiem ģeneratoriem, kas ir domāti tautas izdzīšanai no Latvijas vispār principā viens no ieročiem, tas ir ieročiem pret tautu. Bet tagad tās, kas rodās un visur notiekās, daudz, kur notiekās tās tautas sapulces. Tautas sapulces ir bez te cita patiesība, tur tik ielikt arī tie referāti iekšā, kas bija Saules sapulcē. Un jau tur parādījās tā pirmā prasība rezolūcijā, kad jālikvidē tā bēdīgi slavenā klimata enerģētiskā laikam ministrija. Kā tā ministrija, kā ļaunam perēklis. Bet jālikvidē finanšu ministrija, kā ļaunam perēklis, jālikvidē viņas visas pabazām tās labākajos straujākās likvidēt. Kāpēc to saku par tām sapulcēm, ka tā ir sapulcēs, neviens jau neliedz var rakstīt klāt arī paplašināt tās prasības, kas tagad notiekās Latvijā, paplašināt tās prasības un aizliegt Latvijā augļošanu. Viens no pirmajiem, kas būtu vajadzīgs, jo mēs esam iedzīti parāda verdzībā. Un tāpēc viens no pirmajiem, kas būtu jāaizliegt, tas ir augļošanas aizliegums. Augļošanas aizliegums kristietībā bija 500 gadus. Jūdejiem bija atļauts augļot, bet kristiešiem bija aizliegts. Nāves sods draudēja par augļošanu. Vai šodien vajadzētu atjaunot par augļošanu nāves sodi, ja? Varbūt virtuālo kaut kādu, ja? Bet principā viens no galvenajiem jālikvidē parādu verdzība, jo parāds izsauc parādu un visi dzīvo tādā parādu verdzībā. Viņi tiek radīti speciāli, lai tu dzīvot tādā parādu verdzībā un grēka verdzībā, tu visu laiku grēko, ja? Parādu verdzību likvidēt, un tas ir ļoti vienkārši. Tas ir, kā mēs pasludinājām Latvijas neatkarību 21. augustā 1991. gadā, tas ir uzrakstīt, ar šo mēs aizliedzam Latvijā augļošanu. Punkts, viss, Saeima nobalsot. Un otrs ir, ar šo mēs aizliedzam, tur ir tāds viens pants, satversmē baznīca ir atdalīta no valsts. Vienu vārdu pielikt klāt. Partijas, politiskās partijas un baznīca ir atdalīta no valsts. Visas tās politiskās partijas, lai spēlējās, viņi liek tās smilšu kūciņas un visādas smilšu kasteri. Bet lai netraucē mums dzīvot, lai viņi satiekās tur kaut kur Aizdaugavā, Pārdaugavā, Viņdaugavā un vienalga, kur viņi satiek, lai viņi satiekās, lai viņi tur savā starpā karo. Bet es ieteiktu visiem tiem kad tie, kas ir tie kolaboracionisti un nomenklatūristi, priekš viņiem ir ļoti interesanti, ļoti laba lieldiena, ir Paskas sala vai Fernandes sala, kur Robinsons Krūzo bija. Tur arī ir vietas, kā saka, un tur var karot, un tur var likumus izdot savā starpā. Viņiem ir vajadzīgs sanākt kopā tiem, un tad savstarpēji izdot tos likumus vienam par otru, iekasēt atlikt ar nodokļiem savā starpā, tie, kas to dara. Bet lai viņi netraucē mums, Latviju tautai šeit dzīvot mūsu zemē. Tā kā ļoti vienkāršas lietas, ko var izdarīt ar vienu pašu balsojumu tādu. Jā. Tas sauc tos, kurus jau es iepriekš pierakstījus esmu, kā bija rakstījis, ka kāds, kas vēlas, var, kas
kas vēlas, var iesūtīt jautājumus. Ja? Tātad, kas ir tautvaldība un ar ko tā atšķirās no tradicionālās pārstāvnieciskās demokrātijas? Jā, pārstāvnieciskā demokrātija ir tā, kas ir tagad. Mēs dzīvojam demokrātijas apstākļos. Mēs dzīvojam, mums katru dienu apsūdz, mums būvē bija Baltika, bija kaut kā. Mars vai vēl kaut kā. Mēs dzīvojam tās lieta ir tāda, ka šobrīd ir pārstāvniecība. Esošā spēka, esošā satversmē ir paredzēta, ir rakstīts priekšstāvi. Bet tur ir rakstīts, ka ievēl priekšstāvis, bet viņi ievēl partiju priekšstāvis. Es viņu sauc par politbandām. Ir ONG sanāk kopā bars, sagrābsim varu partijā. Kā lai sagrābtu varu kopā, tas jau vien ir noziedzīgs nodoklis. Viņi kaut kāds grupējums sagrābtu varu. Izveidosim politisku grupējumu, OPG izveidosim. Tagad viņi izveido organizēto politisko grupējumu. Tagad viņu pārstāvis, šīs te politiskā grupējuma pārstāvis, priekšstāvis ir tas, kurš piedalās tais viņu vēlēšanās un tas, kurš tiek ievēlēts. Tad, kad viņš tur ir ievēlēts, tad viņi pārveidojas par organizēto koruptīvo grupējumu. Tā pārveidojās. Tā ir tā tiešā demokrātija. Mēs dzīvojam demokrātija, ir tātad viņš ir pārgājis šis jēdziens uz vārdu sociālisms. Bet tā sakne demokrātija pašai tātad ir sinonīms, ne īstenībā, ja tā vēsturiski, ka mēs ir oligarhi. Tie sinonīmi. Tad cilvēki tautvaldībā paši lemtu, ko viņi būvē. Tikai paši lemj, vai, teiksim, mums ir vajadzīgs tāds tilts, nav vajadzīgs tāds tilts, mēs tādu uzbūvējam. Tur Tīnuši pagastā ir tāda jubilei pārtur, tad Vācu kalni. Viņam vajadzēja tiltu, viņi paši sameta naudu, uzbūvēs jau tiltu par jugu. Ja mums ir vajadzīgs tāds, mēs gribam tādu tiltu, tad ir attiecīgi, tad ir jāsamet tā naudu un jāuzbūvē. Ir vēl viena tāda lieta, kas uz šobrīd ir moderna, tāda ir, kas attiecās uz naudu, naudas dabūšanu. Tad ir tā saucamā partnerība. Tas ir slikts vārds, protams, ja, principā. Bet ir tā partnerība, vispār bankas ir kā lopīšanas organizētas, viņas tāpēc ir domāts, lai aplopītu cilvēkus un turētu parādu verdzībā. Bet ir nosaukums tikai, paņemsim tikai nosaukums, lai tā lietot, lai saprastu, ja. Banka ir kā līdzdalībnieks tavu projektu realizācijai. Ja tev tas projekts, tur nav procentu, ja. Ja tas viņiem ir nauda, ja tas tavs projekts realizējās, tad viņš tev atmaksājās. Ja viņš nerealizējas, tad viņi vienkārši zaudējuši to naudu. Tas tāds pārējais periodā, tas ir pielietots. Tas atkal ir tas augļošanas moments, lai nebūtu šis. Un jābūt ir vienošanās, ko mums vajag, vai mums par to tiešām to vajag. Vai mums tas ir jābūvē, vai tur ir jāatver, vai tur ir vajadzīga vēstniecība, vai tur viņa nav vajadzīga, vai tad mēs piekrītam iedot naudu vai nē. Ja mēs par budžetu runājam, tad uzreiz var pajautāt, kā tautvaldībā tiek sastādīts budžets, vai tas tiek balstīts uz tautas tiešo līdzdalību, un kā cilvēki var ietekmēt. Budžets sākās no ģimenes. Jā, budžets sākās katra ģimene. Un katra ģimene lemj, taču jūs lemjat, jā, vai es varu to atļauties, vai es nevaru to atļauties. Nē, es šogad uz Malīziju lidot, es nevaru atļauties. Nav tik daudz naudas. Budžeti jau veidojās tikai no tā, kad mēs tagad ciemsētā vai novadā, mēs kopā saliekam naudu, mēs vienojamies mūsu tātad vecākie, šajā sapulcē vienojās, cik mums tas naudas prasīs un cik katrs var līdzdarboties ar šiem līdzekļiem. Jo vēl jau ir paralēli tāda lieta, kas ir savā laikā izstrādāja krājēsdevu sabiedrības noteikumus, kā veidot krājēsdevu sabiedrības. Tad 93. Pēc tam viņi kaut kad manus mēs kopā ar Robertu Hartvigu izstrādājām. Tos mūsu, kā saka, to statūtus, nosauksim tā statūtus, nomainīja pret amerikāņu tipu. Bet, lai tāds būtu savs tāds pagastā, katrā pagastā, Latvijā katrā pagastā vajadzīga krājēsdevu sabiedrība, jo
lai tu kaut kādu projektu sev realizētu, tev varbūt tas ir kaut kas arī ir jāizņemās tur tā, ir, protams, bez procentu. Jā. Tā kā tas finansiālā puse nav problēma, tā nav problēma, kā tu atrisināt. Bet pazudīs visi bezjēdzīgie tēriņi, visi sociālie parazīti, visi tiks tā nosmējot. Nu, redz, mēs varam piestāt pie tā nav problēma, jo tieši cilvēkiem tas jautājums, ja nav nodokļi, tad no kurienes pildās budžets? Bet nodokļi ir zakšana. Ja tevi apzog, tad tu priecāsi. Jā, bet es no kurienes pildās budžets, cilvēkiem uzreiz ir jautājums. Budžets rodās no tā, ka tu kaut ko nopelni. Tur ir tāda lieta, ka kas satversmē nav paredzēts. Satversmē ir esošā, spēkā esošā. Satversmē ir paredzēta samaksa par darbu. Bet tur nav rakstīts tālāk, es esmu iesniedz par to priekšlikumu savu laiku iesniedzu tam, kurš tu sauc sev prezidentu. Un, kad ir tev pieder darba augļi. Mēs tagad esam tā ar šķēriem nikšķi nogriezti no darba augļiem. Un, ja es esmu strādāju, es esmu kaut ko daru, man ir samaksa par manu darbu. To, ko es nopelnu, tas ir mans. Un tad es pats redzu, man ir tik un tik naudas, jā, labi, es esmu gatavs, mēs varam atļauties to vai tādā projektā piedalīties. Tad visa bezjēdzība atkritīs, visi parazīti, visi nomirst. Viņiem nebūs finansējumi. Viņi tagad grib samazināt to aparātu, to saucamo savu varas aparātu. Bet viņiem vienkārši ir jānogriež finansējums. Jo tas ir par nolaupīto naudu, viņiem tiek uzturēti. Jāatcerās to, ka nodokļi ir laupīšana. Ja to sevi, katrs cilvēks strādā. Un mēs jau kopīgi, labs piemērs ir starp citu ķeguma kesu. Ķeguma kesu sameta cilvēki. Katram mājās ir Jūras Lapinskis rādu. Šito te akciju to savadīgi. Jā, akciju ķeguma kesu, kur piedara, ja. Un tā kā viņš ir, vēl ir īpašnieki, ķeguma kesa īpašnieki. Cilvēki sameta naudu vai kesu. Un attiecīgi, teiksim, tad, kā saka, savus tas līdzekļus tajās. Tā kā šis budžets ir veidojās no pašu cilvēku viņi veido. Cik sametam? Cik sametam, mēs tāpēc vienojamies, cik sametam. Un mēs jau izveidojam tur tādu un tādu uzņēmumu, kaut ko tādu iztaisam, sametam naudu, izveidojam, tāpēc jau mums bija tik augsti attīstīt kooperatīvās sabiedrības. Un mēs kopā sadarbojamies, padomā, mēs te esam cik daudz cilvēku, teiksim, šodien, mēs kopā sametam naudu un uzbūvējam šito suluspiedi un līļi pie viena gatavos. Un atkal pelnīsim. Un atkal pelnīsim. Un nevis tas ir milzīgs posts Latvijai, ir tās agrofirmas, tie fermeri saucamie, kurus ievazāja iekšā. Tas ir speciāli darīts, jo zemniecība jau ļoti maz zemnieku Latvijā ir. Zemniecība tik vērtīcīgi iznīcināt. Bet zemnieki veido tos kooperatīvus, un no kooperatīviem tālāk veidojās, visa ražošana. Tas pats attiecās uz darba galdu ražošanu vai uz citu veidu, industriālās lietas. Jā, un pēc tālāk jautāšu, kā tautvaldībā tiek nodrošināta budžeta pārredzamība? Vai ir pieejams, saprotams pārskats? Katrs, tāpēc jau jūsu sūtnis tur ir. Ja tas sūtnis kaut ko noklusēs vai neteiks vai pieņems no savu prāta kaut ko, viņš jau ir tikai sūtnis, viņš tiek atsaukts, nākošā rītā brauc mājās. Tāpēc tur katrs pārskata, katrs pārvalda. Tur nav kur. Bet pārstāv cilvēku gribu. Jā. No sevīm nevar neko pielikt, un arī atbildību nespēr. Viņš nedrīkst, starp citu arī sūtnis, tagad saka vēstnieks, ja? Viņš nedrīkst neko pielikt, ja teiksim, viens vēstnieks aizbrauc pie otru, šodien arī, ja? Viņš no sevis neko nedrīkst pielikt. Viņš jau tikai aiznes to gribu, kāda ir iedot viņam, ko pateikt. Viņš uzklausa un nāk atpakaļ.
Un tas, ja mums ir 9 zemes un no katras zemes, teiksim, ir 3 sūtņi, ja, tad 3 reiz 9, 27, visa tā saima ir 27 sūtņiem. Ir privāts pasākums. Tā, vēl ir kā rīkoties, ja tautas viedokļi krasi atšķiras, vai tiek izmantot kompromisu mehānismu? Nē, kompromiss ir patiesīgs nāve. Kompromiss ir patiesīgs nāve. Un tas ir, tāpēc ir vienotības princips. Tas, ko es tāpēc ir, ja nevar vienoties, nevar būvēt. Tu nevari to darīt. Nevaram vienoties, tad nevaram vienoties. Tad ir tā pieredze no senčiem tāda, kas ir aprakstīta. 3 dienas sēdējuši veči, ja, ēst nesa viņiem, ja, uz turieni. Nu, tā kā ir Romas pāvests pievērs. Kamēr dūmi kūl, beidzot pieņēma, vai ne? Beidzot viņi pieņēma. Normālām lietām var vienoties. Jā, tā, jā. Ja tas būs ekstremāls kaut kas. Jā, nu, tā. Un tas vienotības princips, esot strādājis tādējā, ka, viens no 100 ir bijis tāds. Jā, redz, ka šeit, kur ir jautājumi, jūs saucat. Un te uzdev tādu jautājumu. Kā varētu pieņemt tādu pašu tautvaldības principu kā Šveicē, kad katra pagasta iedzīvotāji lemj par savu labklājību? Es zinu, Austrijā arī tā ir, kur katra maziņa pagastiņa, un tur viņi lemj, kuram šodien pirkt mašīnu vai nepirkt, kurš šodien pļaus, kurš šodien maizi ceps. Nu, tādā veidā. Un tad tur jautā, cik saprotu, jāizstājas no Eiropas Savienības. Un tad ir vajadzīga arī sava nauda. Jā, Gemeins, tas ir tā kā mūsu pagasts Vācijā. Man ir kaut kas saraksts. Ja mazākais Gemeins, mazākais pagasts bija apmēram ir 360 iedzīvotāji, viņiem ir sava nauda Eiropas Savienībā. Kopā es saskaitīju Eiropas Savienībā 27 dažādas vietējās naudas. Sava nauda pat. Un Šveicē ir arī tāds likums, tas ir arī no tautvaldības, kad, ja tu gribi, teiksim, šī pagastā dzīvot, tev ir vajadzīgs kopsapulces atļauja. Visiem ir, tas ir vienprātībā jāpieņem. Neviens nevar teikt, es tagad ieradīšos, es te dzīvošu. Es esmu investors. Tāpēc investors ir vienādības dzīvi, teic, ir kolonizators. Tas nav vajadzīgs neviens investors šeit Latvijā. Pasaka Dievs, tā ir kolonizācija. Tā ir kolonizācija, pieļākā. Genocīds. Jā, tas ir genocīds. Tas ir atzīts, jā. Jā. Un līdz ar to tad šī Šveice tā pašvaldība, vai arī Austrijā tā pašvaldība, viņi arī dzīvo tādu pašu dzīvi. Tagad pat mums ir radinieks pārcēlusies uz Austriju. Viņš saka, tai ciemā vakarā ir kopīgās balles, kopīgie mīlesti, kopā dzīvošana ir. Un tu tur nevari tā, tu ienākt iekšā, kaut kas tur ielausties, un viņi ir vēl daudz, kur saglabājuši, kaut kad viņiem brūk virsū, ļoti brūk virsū. Man stāstīja Vācijā, kā ir, kad ir iznīcināti tās mazie krodziņi, mazās visādas kapelīciņas un tās ir. Viņi brūk virsū visiem tiem cilvēkiem, šie nekrokrāti, brūk virsū tiem cilvēkiem, kuri domāt sāk. Tas ir, tas saucamais, tie mazie un vidējie sauc uzņēmēji. Kaut gan tā mazie un vidējie uzņēmēji, tie ir tas valsts visās, šodienas tā saucamās valsts pamats. Bet kā tu esi uzņēmējs, kaut vai tu esi viens pats, tava ģimene strādā, maizi cep, tad līdz ar to tu esi domājošais cilvēks. Tu jau viss, tu esi aizgājis, un tu nepakļaujies viņiem. Tu jau sāc neesi vadāms un tā, tu kontrolēt viņu vienmēr ir, tas izdomās. Dienas, kurš atbrauks. Tāpēc ir vajadzīgi, es sen jau aicināju, saka, ir vajadzīgs jāstājās ir vedībā, jāveido katrā pagastā vednieku biedrība. Paši saprotiet. Es saprotu, ka no Eiropas Savienības tā tik viegli nebūtu izstāties. Tātad tas nozīmē, mēs varam sākt tikai no maziem pagastiem, no maziem ciemiem,
veidot tautvaldību? Jā, uz šobrīd tas ir jāveido no ciemiem. Un, starp citu, viens no iemesliem, es neesmu bijis aizbraucis pie Bartaševica, jā, starp citu. Bet es atceros divas lietas, ko viņš izdarīja Rēzeknes novadā. Viens bija padzirda tā saucamo pašvaldības policiju, jo izveidoja tur tāds inspektors, jo milzu naudu jātērē, viņš teica, kāpēc iedzīvotājiem jātērē milzu naudu pašvaldības policijas uzturēšanā, ja ir valsts policija. Kaut kas notiekās. Un otrs, ko viņi bija izveidojuši, viņiem tur daudz tos apvienoja tos pagastus, par to novadu veidošanu, tas ir pilnīgi stāsts vesels, jā. Un tad viņi izveidoja tādas konsultatīvās padomas. Tā kā būtu tautvaldības. Un tās konsultatīvo padomu veidošana, protams, tika apgriezta, tika visādi šņaukta, un lai viņa nebūtu, un lai viņas nebūtu, un tā veidošana, tās bija tāds iedīglis, pirmais tās saucamās. Blakus ir tā, ko tikko ievēlēja, ja tā patvaldība, es viņu sauc par patvaldību. Un tagad vēl turklāt viņi ir digitāli. Un otrs ir tās te padomes tādas. Mūsu, ko mēs šobrīd varam, tas ir, mēs varam veidot tās te sapulces, un attiecīgi veidojot tās sapulces, jau izveidosies arī tās padomes. Lai atkal veidot to sapulci, lai atkal saukt kopā to sapulci. Tad man ir jautājums, kādēļ esošās valdības var tagad izveidot tautvaldību? Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Jā, tieši tādā pie esošās valdības, protams, mums ir jāsaprot tā, ka, es to uzskatu, ka es viņiem esmu virtuāli uzlicis tādu grozu ar tādu šķirbu virsū, tādu metālisku, tā kā zvērdārzā. Un tad rekur tāds nodoklis, man tikko tas pats valsts iznīcības dienas no pensijas 200 eiro atskaitīja, šitā te baro viņus ar nodokļiem par to šķirbu, lai viņi mūs neiznīcina, jo viņiem izrādās Igaunijā ir 2 policijas, dažādas policijas. Latvijā ir 12 kaut kur policijas, tā viena teica tā. Saimnes deputāti. Tā kā viņiem ir tik daudz to dienestu, ar kuriem tevi graut un neļaus mūs dzīvot. Bet mums ir jāveido, paralēli ir jāveido tas, ko mēs varam izdarīt. Un neviens netraucē pastīties tās pašas, tur ir dažādas formās tās sava nauda un sava norēķina sistēma. Tur, kur ir tā Dresdens pusē, Elbsteinga birka tā, tur ir tālariem līdzīgi tāda nauda, tāda mazliet kā plasmasas, tādas kartas tādas, un citur ir papīra veidā. Tā kā var sākt arī tādas savu norēķinu sistēmu, pie kuras piereģistrējās, un tās, kas tur ir vietējā kooperatīva, tur pat liels, tur bija, tad, kad es skatījos, bija vairāk kā 2500 lielās firmas piereģistrējušās, kas operēja ar šo te vietējo naudu savu. Tas notiek Eiropas Savienības ietvaros. Un rīkot šīs te sapulces un rīkot šīs te savas, akcijas dažādas, visu var norganizēt un visu var darīt. Bet ir tautai pēc satversmes ir paredzēts, ka viss tas, kas mūsu bagātības ir tautai, bet nekas tautai nepieder, tas ir paņemts kaut kādas firmiņas, kaut kādi biznesmeņi, kaut kas vēl, un nekas jau īstenībā nav cilvēkiem jāmaksā nodokļi. Par ko? To, kas pieder viņiem, viņi maksā. Viņiem tas nepieder, tas jau mūsu īpašums. Pareizi sakot, tas ir mūsu īpašums. Viņi ir tā kā viņi pārmācīgi pārvalda mūsu īpašumu, mums par to nemaksā. Viņiem ir visiem par to mums jāapzinās. Un mums ir vēl jāapzinās, mums ir jāapzinās, cik daudz viņi mums ir parādā. Cik viņi parādā, gan viņiem ir jāatmaksā atpakaļ nodokļi, visi nodokļi. Sākot ar nekustamā īpašuma nodokli, tad iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas ir vispār verga nodoklis. Verga nodoklis tas ir. Un pārējie visi akcijas nodokļi, tas tāds lielceļu bandīgu nodoklis,
Un visi nodokļi, un tad arī par to izmantošanu. Viņi mums ir parādā. Milzīgi tas summas bija parādā. Un mūsu tāds ienākums bija tāds, pat var aizdomāties tik tālu, ka pat tas imperators Nikolais II, kurš viņš bija pat pieņēmis, jau bija tāds tā kā ukas, bet tas netika vēl toreiz nepagūst, viņš realizēt, ka no naftas toreiz galvenās iegūst bija naftas Baku iegūst, kas bija impērijas sastāvā. Otrs bija tikai Teksasā vēl līdzvērtīgs, puses pasaules produkcijas bija. Kad katram cilvēkam impērijā pienākās savu ienākums daļa no tās Baku iegūtās naftas. Ir tāds ideja. Līdz ar to mums ir, vienalga, kurā datumā gadā, teiksim, vai tas ir marts, parasti tas finansiālās atskaites ienāk iekšā, mums ir jāredz, cik mums ir no Latvijas mežiem katram no mums, kāds mums ir ienākums, cik ir iekritis rēķinā no Latvijas mežiem, no Latvijas gāzes, no kas mums tad vēl ir, no Latvijas energo, mums katram ir jāsaņem no tā. Tas ir, viņi izmanto, tas ir mūsu īpašums un cik no Air Baltica mums pienākās. Tagad tikai parāds pienākās. Valdis teica par medniekiem, ja? Mednieku organizācija vai kā. Jā. Un te jautājums tāds, kā rīkosies tautvaldība, ja nāks iekarotāji no citām zemēm? Bet viņi jau ir iekšā. Bet ja vēl nāks? Viņi jau ir. Kur vēl var? Nav vietas. Vēl jādomā. Ķīnieši var ienākt, vēl kādi? Ne, ķīnieši nenāks. Un viņi jau ir, viņi ir stāvgrūda pilns, un viņš ir jāsaprot to, ka viņi atbrīvo zemi, un viņi nāk iekšā, viņi atbrīvo zemi. Un katrs cilvēks, viņi rada šeit genocīda tipa apstākļus Latvijā, tu vairs nevari dzīvot, un tev tas ir, viņi skatās ar tiem saviem nodokļiem un ar dažādiem tarifiem un tam līdzīgs. Tie nav tā pagrābti no galvas. Viņi, katrs izbrauktais vergs, tagad tikai notiek tā paša deportācija. Katrs izbrauktais vergs maksā, pēc veciem aprēķiniem, tas bija no 18 līdz 27 miljoniem. Viens cilvēks maksā 18 līdz 27 miljoniem. Tas, ko viņi iedod tā kā it kā aizdod naudu vai iedod parādu, ir samaksa tāds graši samaksāts par tiem izbraukušiem vergiem. Mēs esam zaudējuši 1 miljonu cilvēku. Mēs Latvijā esam zaudējuši cik ir aizgājuši viņā saulē, cik ir aizbraukuši Anglijā un Austrālijā un visur, kur pa pasauli. Ja? Viņiem katrs cilvēks, viņi rēķina kā kapitāls, katrs cilvēks ir kapitāls. Un viņiem vienāds ir bilancē, viņi rēķina bilancē, viņiem bilancē rekuja 26 miljoni. Vēl viens Latvijas atbrauc. Maziņš vēl, 50 miljoni. Vēl kā. Viņi rēķina to kā cilvēku kapitālu. Tas ir bez Bank of International Settlement, tas ir Bāzelē, tas ir vispār aprēķins notiek. Tā, un par Latvijas zeltu vēl jautājums. Latvijas zelts ir, tā mēs arī nedabūjām zināt, kur ir Latvijas zelts, jo mums vienā sapulcē ārlietu komisijā Vulsons atnāca un pateica, mums zelts ir tik un tik, tur un tik, pēc tam tas jautājums tika vispār slēgts un vispār netika vispār droši. Un tā, kur viņš, mēs neuzinājām, kur viņš ir, kas ir. Tas ir valsts noslēpums. Bet tas mums nevar glābt. Valsts noslēpums, vai ne? Jā, tas ir kārtības noslēpums, bet tas mums nevar glābt. Kāpēc? Jā, diezgan daudz 7 tonnas zelta. Mums nav 7 tonnas, mums nebija 7 tonnas. Tur bija kilograms. Kādas ir galvenās grūtības vai pretestība, ar ko saskars tautvaldības ieviešanas ideja? Grūtības. Cilvēki nesaprot. Jā, cilvēki Cilvēku apziņas, jā. Tā ir cilvēku apziņas. Jā, pats galvenais tas ir. Lai tā vietā, lai, teiksim, kāpēc, vai ne, kāpēc man tas jādara, vai kāpēc man tas ir jāmaksā, vai kāpēc tas ir, lai uzdot to jautājumu, lai par to nostātos pret to visdažādākos veidos. Tas ir tas grūtākais, tā cilvēku pagodināšana. Jo es saprotu, ka liels uzmetiens bija ar Latvijas Tautas fronti, tad, kad viņa ļoti labi man acis priekšā, kad viņa arī to nozaka pat, ja tautai.
Un kad tā vietā, lai iedotu to mums to solīto, kur būs tā neatkarīga un tā brīvā Latvija, tā vietā mēs dabūjām apakaļ Padomju Savienību, tikai citā izskatā. Un tā kā, bet šoreiz ir sakrīt laiks atkal pagājis ir, un tie slavenie 40 gadi, ja, ko viņi paši nodiktējuši pagājuši, un tagad ir laiks mosties, un tā ir tā galvenā problēma. Tagad savāk kopā, tāpēc tas ir ļoti labs, kā saka, iesākums ar tām sapulcēm pret tiem vēja propelleriem tiem. Nu, tas ir nāvi nesošie propelleri tie. Kad cilvēks spēj sanākt kopā un kad tieši tādā pat veidā ir jāsanāk kopā un jāpieprasa par savu īpašumu, par savām vietām. Tiesības mums ir devis Dievs, ja? Un viņi mums nevar dot tiesības. Bet tās mums ir dievdotās tiesības. Bet tieši tagad ir tas process, kad to vajadzētu darīt, jā. Man jautājums, sakiet, mēs esam brīvas gribas cilvēki, ja? Mums ir izdotas pases. Kā no tām pasēm tikt vaļā? Un kā tikt arī no pašvaldības maksājumiem, kur rēķiniem? Nu nekā. Tad, kad pārmainīs, kad arī... Jā, un kā viņi pieprasa no mums? Tā, viņa tāpēc ir dienestas suņi, kurus viņi atsūta un pie viņiem izrēķinās, to nedarīs. Viņiem jau nav pat svarīgi tie likumi. Tikko nodemonstrēja jums visiem, kad starptautiskie likumi beiguši. Gribu lidot, tā ir demokrātija. Un demokrātijas citadela Amerikas valsts. Aizlidoju, nobumboju, nošauju 600 cilvēkus mierīgi, nošauju zinātniekus 14 augstu. Nu, vienkārši aizbraucu, nošauju. Demokrātijas citadela. Tā kā tāpēc es saku par to, tas ir līdzsvars par to. Ārkārtīgi svarīgi ir tas, ko daudzi dara un ko jūs daudzi dariet, tas ir tas atmaskošanas process un atrast to un izvilkt tālāk tos un pie tā kaunas taba pielikt. Tagad ir šie sociālie tīkli, kas mums toreiz nebija nekas tālīšams. Tagad tādas iespējas ir, bet jau cik es 4 gadi jau kā runāju, 5. gads un grūti. Jā, grūti, daudzi netiks, neinteresējas. Protams, cenšas bloķēt, cenšas cenzūru ieviest, cenšas uz to visu. Facebookā ir viens jautājums. Kā var realizēt tautvaldību Latvijā, ja pēc PSRS sabrukuma nav notikusi tiesiska dekolonizācija? Dekolonizācija ir, mums pirmkārt nav vēl tikusi desovietizācija. Jo mums tās pašas padomju vara eksistē. Cilvēki to nesaprot. Mums eksistē padomju vara, jūs neticiet, visur ir padoms. Visur ir padoms. Visur ir padomju Gan Latvijā, gan Eiropā. Nav notikusi desovietizācija. Dekolonizācija, tas ir, dekolonizācija notikās ļoti vienkārši. Viņi izveda Alfu, Vefu, visas fabrikas izveda, visas. Atbrīvoja mums no industriālās ražošanas, vienkārši atbrīvoja. Visu privatizēja. Viss tika izvest. Privatizēja. Viņi aizveda projām, viss ešeloniem gāja, pat rubļus ar vagoniem veda projām. Tad man vēl viens jautājums, kas man visu laiku tagad, kur es eju, es dzirdu kopiena, visur kopiena. Tā, es pateicu, jā, kopiena ir žīdu vārds. Viņam ir kopiena. Tālāk. Un šis ir, mums ir kopas. Katrā pagastā ir kopa, ciemsētā ir kopa, kas ir ciemsēta, ja teiksim, nu tad ciemsēta ir izsētas ar savu tādu lauku centru, kur ir skola, kur ir veikali, kur ir kaut kādi tādi tādas, teiksim, tādas ciemsētas. Un jūs tur veidojat savu kopu, kopā dzīvojat, tad ir kopa ir. Tad pagasti izmēros tā ir draudze, kas nav, tā nav kristiešu draudze. Kristiešiem kirkšpīle saucās, kirkšpīle. Ir tā pagastā, ir tā jau lielāka tā pagasta, tāda pagasta jau patriotismu pagasta draudze. Tad sadraudze jau ir
novadā. Tā jau ir novada sadraudze. Un katram novadam, kuras esmu izdalījis Latvijā, tur 119 bija kopā novada, ja, tad katram novadam apakšā ir sava, vai nu sava tauta, vai savu valodu, vai savu domāšanu, dzīvesveids. Nu, piemēram, es vienmēr pievedu, tas jau visklasiskākais piemērs ir tā piebaldzē. Viņiem pat cepures savādāks, nevien uzvedība. Tur rādreļētāji, meistari un savādāk. Tā kā šies ir mājas ar lāču pakaļām visiem tādām slavenajām. Tā kā mums ir šīs draugs, bet to kopienas, tās bija tie saucamie žīdu miesti, kas viņi radās, un viņi veidoja tādas kopienas. Viss tā populārākā kopiena ir geto, kas ir, geto ir tulkojumā metālējie, tulkojumā vārds geto nozīmē, ir vecrīga. Vecrīga, kur viņi dzīvoja, tur neviens latviečs dzīvoja, protams, viņiem vispār tur vārdi bija cieta aizvērti, dalēt iekšā. Un tādi geto tika uzbūvēti, tur viņiem bija tās, viņi sauca par tās kopienas. Un tas bija viņu aizsardzības sistēma tā bija. Pat ar mūriem dažkārt, ja, vai arī nodalīt atsevišķi kvartāli tikai. Bet viņiem bija sava aizsardzības sistēma. Un tās viņi sauca par kopienas. Un no turienes nāk tas vārds kopienas. Tāpat tās kā ir vēl viens vārds diaspora. Diaspora. Čina. Kur? Čugunlējai, no kurienes Jā, tas vārds. Čugunlējai. Jā, viņi arī no kurienes. Jā. Un, bet čugunlēšana viņi aizņemās no Pelasgiem. Bet otrs ir tāds, ir diaspora, kas ir visi jūdeji, kas dzīvo visā pasaulē. Un tas strīds ir starp tiem, kas dzīvo Izrēlā, kur pārvalda cionisti, ja? Tad ir tie diasporas, viņi saka, Bībelē rakstīts, jums būs valdība par tautām visām. Un nevis tur tupēt vienā, tur nav rakstīts, ka vienā zemes gabalā tur kopā tur sēdēt. Tā kā, ka jūs dzirdiet vārdu diaspora, ja, tad tas attiecās arī uz viņiem. Kā kopienas viņi veido, vēl tas vārds nāca, kur viņš tika ievazāts no Eiropas Padomju Sociālisko Republiku Savienības, kad sakarā ar integrāciju. Jo integrācija tas nozīmē dezintegrāciju latviešu tautas īstenībā. Lai tie, kas tiek sasūtīti iekšā, lai tie sajauktos kopā un veidot to, asimilētos un veidot jaunus tās kopienas. Tad cilvēktiesības izkārtas. Jā. Ko atbildēt skeptiķiem, kur uzskata, ka tautvaldība var novest pie hausa vai populismu? Ja tev galvā ir hausa, tad tā uzskatīt. Jo jūs nākat kopā un vienprātībā tiek nolēmts jautājums. Un kāds tur bija hauss? Hauss rodās tad, kad pasties tur daži sagrābuši varu bet aiz to, ko viņu hauss, tas ir mākslīgi radīts viņu hauss, jo tad, kad viņi taisīt kā hauss, tur viņi neko nevar saprast, pat laikā var daudz vārds priekšā. Un kā jūs skatāt Latvijas nākotni pēc 10 gadiem, ja tautvaldība tiktu ieviesta? Augsti civilizēta, plaukstoša, gudra tauta, izglītota. Bez ideoloģijas. Kur pats katrs cilvēks, kur ir augstākā vērtība cilvēks. Ar mīlestību un sirdsapziņu, godu prātu. Patiesība galvenais. Jā, un tas ir, tie būs tikumi. Tie būs tikumi, jo, kas attiecās uz sirdsapziņu, tas atkal atsevišķi tāda debata, ja ir sirdsapziņa ir īstenībā paldies cilvēki. Kā atteikties no pases? Jo Pases pēdējā lapusē rakstīts, ka šis dokuments pieder Latvijas Republikai. Jā, es zinu, mums bija, kā saka, slikts piemērs tāds, mēs to neaicinājām pilsēņu kongresam. Mēs izdevām apliecības, pilsēņu apliecības. Daudzi ņēma pat un demonstratīvi sadedzināja pases, jā.
Un tā pilsoņu, kas ar kongresu, kad arī reāli praktiski izbeidzās, kā strādā, kā juridiska organizācija, viņš eksistē vēl šodien, ja pilsoņu kongresu. Neviens viņi nevar pasaulē likvidēt, jo nevar sanākt kopā, lai likvidēt. Bet tiem cilvēkiem nebija tad viņa tas okupācijas režīms, viņš ir tā ierobežojis, ka tev visur ir jāuzrāda. Tev visur ir jāuzrāda, viņu izdotais pase radās, tas ir passover. Radās tas jēdziens, vispār no turienes nāca, kas varbūt ir angliski, bet tā ideja nāca Ēģiptē, kad, lai vergs varētu uzkāpt uz lielaivas par Nīlām, tad viņam bija iedeva dokumentu tādu, toreiz, kad bija uz papirus, viņiem papirusi toreiz, ja. Tas bija tā caurlaida saucamā, lai tu tiktu kaut kur. Tā pase tev ir caurlaida, lai tu tiktu pie zālēm. Viņi jau tā, tie nekrokrāti tik tā, līdz tu pat zāles aptiekam bez pases. Jā, no recepšu zāles. Jā. Un tagad tas jaunākais ir Rosijā, viņi pat to, ko ievieš Rosijā, tas drīz pie mums kaut kādā veidā tiek ieviests. Tagad viņi bija pa sēņošanu, ja tu gāji sēņot bez izņemtās atļaujas, tad 100 000 rubļu. Es atvainojos, man tāda neliela pieredze ar pasē izdevās parakstīties latīniskā veidā, visas tiesības pieder man, un viņi man akceptēja to. Oho, pasē? Es biju cilvēki, kas mēģināja angliski to darīt, ar uzrakstu All Rights Reserved, un to viņi tā kā noraidīja, bet es apgāju, izdomāju latīniskā veidā, tā kā viņi mums slēptā veidā latīniski, visu, ko mānu, kos vārdus, visu, lai personu un vispārējie, tā es arī uzrakstīju, viņi ir pieņēma. Jā. Personu vārdus atklāju arī studējot, meklējot latīņas, senā latīņu valodā un atradu, ka persona nozīmē maska. Uzliek, ja tev ir persona, te uzliek, tas nozīmē, tu esi persona, tu uzliek masku. Man ir jautājums. Globālā sasilšana. Varat pateikt, kur tā sasilšana? Kurš ir šīs idejas bīdītājs Latvijā? Globālā sasilšana. Administrācija bija, protams, administrācija bija. Tad viņi nebija. Klimata ministrija. Globālā sasilšana. Prasa vārdu uzvārdu. Vispār tas sākuma projekts, tā projekta autors tiek uzskatīts. Tas ir, kā kontrolēt, bija tāds liela raksts, Agenda 2030, jā, toreiz jau analizēju, tas bija publicēts arī man DDD laikrakstā toreiz. Kad tas būs, jā, kad tas vēl tikai būs, vēl tas bija projekts tikai. Un, kad viņi to pieviļ, tas domāts īstenībā, ir domāts totālai kontroli. Bija tas. Un otra puse ir pirmkārt kontroli, otra puse bija biznesa. Un tā kā tā virzošais spēks tiek uzskatīta tā korporācija Crown, kas ir Anglija, apvienotās karalistes karaļnams, kuras slēpjās, bet viņiem tikai daļa pieder no tās. Tā 1601. gadā dibināta. Viņi tā kā bīdītāji, un tā bīdošā organizācija bija tā 300 komiteja, ko daudz lasījuši no grāmatu 300 komiteja. Un viņi to bīdīja cauri dienas kārtību. Un tad tas tika pieņemts 1968. gadā Romas klubā, tur bija 3 tādi referāti, un tad pēc tam viņi pieņēma to, tas aizgāja pēc tam Rio de Janeiro, un tad jau tālāk nākošās tās, kad viņi ieviesa to par to. Tas ir izgudrojums, tas vienkārši izgudrojums. Un pēc viņu aprēķiniem jau 15 gadus vai 20 gadus Nīderlanda jau ir zem ūdens, jau nav vairs tādas valsts. Cilvēks tās, kur vēl esot viņi, ja? Jā. Un tā kā tas ir vienkārši, tas bija globālistiem, lai varētu katrā vietā kontrolēt, pārbaudīt, lai viņi varētu būt pārvaldes objekti. Un pie viena arī, teiksim, no gaisa kā nauda ražot. Jā, es šeit man iedavu komentārs ar tiešēdē.
no vienas rīkos. Valdis Steins pretrunā ar Pilsoņu kongresu, kur mērķis bija Latvijas Republikas patiesa atjaunošana, iekavās netika īstenots. Valdis ir par jaunas brīvzemes veidošanu. Lūgums Aivaram Andersonam, kā Pilsoņu kongresa delegātam, izteikt savu viedokli. Cik atomodas mums ir vajadzīgas, lai mēs beidzot pieceltos? Laiks celties!